Labdien! Esmu Uģis Ozoliņš, BASF agronoms, un jau 6 gadus ziemas semināros prezentēju rapšu audzēšanas tehnoloģiju. Šodien man ir prieks jūs iepazīstināt ar jaunāko revisolu saturošo fungicīdu rapsī – Revides. Nenoliedzami nozīmīgākā slimība, kas ir jāierobežo rapšos, ir baltā puve. Tomēr aizvien vairāk mēs sastopam arī krustdziežu sausplankumainību, kas bojājot rapša pāksteņus, vēlākās rapša attīstības stadijās veido ražas zudumus un pazemina iegūtās ražas kvalitāti. Šajā prezentācijā noskaidrosim Revides efektivitāti uz nozīmīgākajām slimībām rapšos un kā Revides var atvieglot darbu plānošanu jūsu saimniecībā. Tad ķeramies pie prezentācijas. Revides satur divas darbīgās vielas – revisolu, kas ir rapšu audzēšanā jaunums, un jau zināmo boskalīdu. Revides ir efektīvs pret balto puvi, krustdziežu sausplankumainību un krustdziežu miltrasu. Fungicīdam ir elastīga lietošanas deva no 0,6 līdz 1 litram uz hektāru. Un vislabākais laiks, kad lietot Revides, ir rapša ziedēšanas vidus. Zinām, ka tirgū ir reģistrēti fungicīdi, tad kas ir reģistrēti gan graudaugos, gan rapšos. Bet vai tiešām ir tā, ka viens produkts ir derīgs visam? Jau iepriekšējos gados esam stāstījuši par formulācijas nozīmību, lai produkts būtu efektīvs tieši rapšos. Tad turpināsim ar izmēģinājumiem ar Revides. Šeit video izmēģinājumos salīdzināta standarta formulācija un Revides uzlabotā formulācija. Redzam, ka standarta formulācijas gadījumā piliens nopil uz lapas, nokļūst uz lapas, nesaistās pie tās un notek nost. Turpretī Revides gadījumā piliens nokrīt uz lapas, saistās pie tās un tur arī paliek. Vēl viens izmēģinājums, tikai šoreiz rapša lapa ir novietota 45 grādu leņķī. Arī šeit redzam standarta formulācijas gadījumā piliens nokrīt uz lapas, nesaistās un notek. Turpretī ar Revides piliens nokļūst uz lapas un tur saistās. Protams, varētu domāt arī standarta formulācijas gadījumā piliens taču uz lapas nokļuva, kaut kam tur ir jābūt, vai ne? Tad, aplūkojot nākamos attēlus, izmantojot fluorescējošu gaismu, mēs varam pārliecināties, cik ļoti pārāks ir Revides pārklājums ar Revides, gan uz rapša lapas, gan uz ziedlapiņām, kas ir būtiski svarīgi, lai produkts būtu efektīvs rapšos. Zinām, ka rapša fungicīda smidzināšanas laikā laikapstākļi var būt neparedzami. Augstas temperatūras var mīties ar lietusgāzēm, un tas viennozīmīgi ietekmē fungicīda efektivitāti. Tad tālākajos slaidos aplūkosim Revides efektivitāti izaicinošajos laikapstākļos. Šeit Revides izmēģinājumā divos variantos – bez laistīšanas un ar laistīšanu, jeb imitētiem nokrišņiem. Variantā bez laistīšanas Revides uzrāda ļoti labu efektivitāti 71% pret balto puvi. Bet variantā ar laistīšanu, jeb stundu pēc fungicīda lietošanas tika imitēti nokrišņi, 20 mm spēcīgi nokrišņi, redzam, ka Revides efektivitāte ir tikai nedaudz samazinājusies. Turpretī cita fungicīda efektivitāte, kas visā prezentācijā ir propulse, ir samazinājusies turpat uz pusi. Bet, ja fungicīda smidzināšanas laikā ir spilgta saule, jeb augsts UV starojums, tad redzam, ka UV staru ietekmē revisolu kā darbīgā viela degradējas, bet pat pēc 4 diennaktīm koncentrācija augā saglabājas ļoti augsta. Turpretī proteokanazols jau pēc 1 diennakts proteokanazola koncentrācija augā ir samazinājusies. Šie izmēģinājumi, manuprāt, ļoti labi pierāda, ka Revides būs uzticams risinājums šajos izaicinošajos laikapstākļos, kad ir jālieto fungicīds rapsī. Un turpināsim ar slimībām, ko Revides teicami kontrolē. Nedaudz atsvaidzināsim atmiņu, tātad nozīmīgākā slimība rapšos, kas jāierobežo, ir baltā puve, tur ražas zudumi sastāda līdz pat 50%. Krustdziežu sausplankumainība var radīt līdz pat 30% ražas zudumus, un atsevišķos gados varam sastapties arī ar krustdziežu miltrasu, šeit ražas zudumi līdz 20%.
Redzam Revidas efektivitāti ar maksimālo devu 1 litru uz hektāra. Šeit efektivitāte pret balto puvi ir 77%. Vēlos tikai atgādināt, ka neviens fungicīdu risinājums rapsī neierobežo balto puvi 100% efektivitātē. Un 70% efektivitāte jau tiek vērtēta kā ļoti laba. Tātad redzam, ar Revidas efektivitāte ir patiesi augsta. Cits izmēģinājums, mainoties baltās puves izplatībai, kas ir tātad apakšējās, kā izmainās fungicīdu efektivitāte. Redzam, ka palielinoties baltās puves izplatībai, loģiski fungicīdu efektivitāte samazinās, bet pat pie ļoti augstas slimības izplatības efektivitāte tāpat ir šie 70%, tātad augsta. Un efektu ar Revidas mēs varam redzēt arī vizuāli šeit attēli no izmēģinājumu lauciņiem, kur fungicīds tika testēts. Redzam, ka slimība ir kontrolēta, kā arī redzam šo Revisolu doto auga fizioloģiju. Stublāji ir ilgāk zaļi. Revidas efektivitāte pret krustdziežu sausplanku mainību, tātad 70%, kas tiek vērtēta kā ļoti augsta. Bet šeit vēlētos pastāstīt nelielu niansi, kur slēpjas šī augstā efektivitāte pret krustdziežu sausplanku mainību, un tā ir tieši pašā darbīgajā vielā Revisol. Jo tātad krustdziežu sausplanku mainība bojā pāksteņus, kas ir vēlākās rapša attīstības stadijās, jo fungicīdu mēs lietojam rapša pilnziedā. Revisol augā izdalās pakāpeniski, tādējādi ilgstošāk nodrošinot šo aizsardzību pret slimību. Kā arī efektivitāte pret krustdziežu miltrasu 62%, kas vērtējama kā ļoti laba. Turpinājumā aplūkosim, kā Revidas var atvieglot darba plānošanu jūsu saimniecībā. Un sāksim jau ar fungicīda elastīgo devu. Redzam, pie maksimālās lietotās devas 1 litrs uz hektāra efektivitāte ir ļoti augsta, 79%, bet ja mēs samazinām lietojamo devu līdz 0,8 litri uz hektāra, tad efektivitāte samazinās, bet tā ir tāpat virs šiem 70%. Zinām, ka saimniecības, lai īsākā laika periodā apstrādātu vairāk hektārus, bieži vien izvēlas samazināt ūdens daudzumu, ūdens patēriņu uz hektāru. Tad šeit izmēģinājums ar Revidas un konkurentu risinājumu, ja darba šķidruma patēriņš ir no 150 līdz 200 litriem uz hektāru. Redzam, ka Revidas efektivitāte ir virs 70%. Bet, ja mēs nolemtu darba šķidruma patēriņu samazināt zem 150 litriem, tad efektivitāte krītas, jo loģiski mums tomēr ir jāpārklāj rapša augs ar darba šķidrumu, bet tā tāpat būs augstāka, salīdzinot ar konkurentu risinājumu. Un tagad aplūkosim, kādu ekonomisko pienesumu Revidas sniedz saimniecībai. Vidēji 281 BASF veiktā izmēģinājumā pierādījās, ka vidējais ražas pieaugums lietojot Revidas ir gandrīz pustonna no hektāra. Pieņemot rapša cenu 420 eiro par tonu, Revidas aptuvenās izmaksas gandrīz 47 eiro par litru, veicam vienkāršotu aprēķinu un iegūstam iegūto papildu peļņu 154 eiro no hektāra. Bet, ja augstās puves izplatība ir patiesi augsta, tad izmēģinājumos pierādījās, ka papildus iegūtā raža no Revidas sasniedz gandrīz 800 kg no hektāra. Tad, protams, šeit papildu iegūtā raža un peļņa ir krietni labāka. Papildu iegūtā peļņa 280 eiro no hektāra. Lai arī teicām, ka Revidas ir jaunums, jau pagājušajā sezonā Latvijā bija saimnieki, kas Revidas varēja izmēģināt savos laukos, savos rapšu sējumos, un lūk arī dažu no viņiem atsauksme. Šitā sezona, kā jau ir iepriekšējā sezona, nebija baigi labā, priekš ziemas rapši. Tās ražas nebija tādas, kā plānotās, apmēram no 2 līdz 2,5 tonām tikai nokulām.
atkarībā no laukiem. Pie mājas atkal visticamāk bija kukaiņi. Visi kāti bija izoloti, kaut arī mēs pielietojām gan arī rudenī sistēmas iedarbības insekticīds, gan arī pavasarī mēģinājām visu izdarīt tā, lai kā nākās. Pagājušais gads, kā jau visiem, bija pārbaudījumi, visi iespējamie, kas bija, tie bija pilns komplekts, sākot no pavasara salnām, saliem, ne salnām. Turpinājās sausums un augi mocījās un neauga. Un tad reāli problemātisks gads, protams, rudenī vēl ir ar mitrums, ar novākšanu, atkal, viss komplekts, viss, ko varēja, tas viss iespējamais bija. Bet, caurmērā ar visiem smagiem apstākļiem, teiksim, rapšā, ražs, grēks bija sūdzēties, varēja būt sliktāk. Pavasaris atnāca tāds, kāds viņš atnāca, jo principā kopš 17. novembra 22. gadā līdz marta vidum pie mums valdīja ziema, augsne nebija sasalusi un bija sniega pelējums un izsušana arī rapšos, ne tikai ziemas kviešu sējumos, kas arī negatīvi bija ietekmējuši jau tā retos rapšu sējumus. Kādas šogad tieši tu novēroji savā saimniecībā dominējošās slimības rapsī un kādi risinājumi ir iepriekš izmantot saimniecībā vai arī paralēli ar kādiem šogad tika salīdzināts tieši jaunais revides? Kā jau katru gadu, tā dominējošā bija baltā puve. Principā arī citu tādu lielu slimību netika novērotas. Rapšu slimības, kā jau lielākam vairākumam, ir baltā puve, kas ir viena no dominējošām. Baltā puve, ko mēs nevaram nevienu gadu paredzēt, viņa būs vairāk vai viņa būs mazāk. Tātad tas ir profilaksisks smidzinājums, kas ir jāveic ar fungicīdu, un arī uz pākstiņiem sausmankumainība. Pastāst lūdzu, kāda bija tava pieredze ar jauno fungicīdu Revides? Revides, mēs pamēģinājām labā laukā pagājušo gadu, kur arī mēs vidējo ražu novācām virs 4 tonnām no hektāra. Bija liels lauks, 160 hektāri ražojošs lauks, kur viena liela sleja bija paņemta un iemiglota ar Revides, un pārējais lauks bija apstrādāts ar Pictoraktiv, arī basu fungicīdu. Rezultāti bija ļoti līdzīgi. Protams, neskaitījām sausos stublājus vai tās slimības uzskaiti, protams, neveicām kā ražojošā saimniecībā, bet kuļot lauku ar kombainu, skatoties uz ražas kartēm, kas nāk iekšā, tad rezultāts bija ļoti līdzīgs. Revides šogad izmēģinājām pirmo reizi. Esmu apmierināts. Tad, kad mēs viņu lietojām, bija ļoti smagi apstākļi. Sausums bija grandios. Tad, kad arī augi turpināja augt un briest un veidoties, īsti nevarēja saprast, vai būs kāda atšķirība vai nebūs kāda atšķirība. Bet to varēja saprast kūšanas laikā, kūšanas brīdī. Bet plus tam vēl viņa labāk sausumu šos smagos apstākļus, viņš veic tādu kā zaļināšanas efektu. Viņi izskatījās kāpēk labāk. Ja citur jau bija lapas tā kā pavītušas, savītušas, tad tur vēl viņš centās uzturēt to augu dzīvu. Rezultāts ir ok. Pēc kūšanas sevišķi varēja atšķirt uzreiz, tad, kad tajā brīdī, ka kūla, tad tā kā nelikās, kad būtu baigā atšķirība, bet pēc tam tie strungi, kas paliek no rapša, tur, kur bija lietots Revides, mums laukā bija mēģināts slejām, procenti 10–15 mazāk nokaltušo bojā gājušie augi. Lauks ļoti ilgi turējās zaļš. Mēs arī pakārtojām kulšanu pēc tam. Mēs pirmos nokulinājām kviešu un pēc tam tikai raps. Tas tāds arī, kā mēs visi zinām, jo ilgāk raps ir zaļš, jo lielāks ir ražu potenciāls. Tas ir liels plus. Mans viedoklis ir tāds, ka ir tāda čupa ar fungicīdiem, kas ir augstākās klases, tad, kad lētāk risinājumi, tad viņš ir
pie tiem labajiem. Vai tu ieteiktu arī citiem rapšaudzētājiem pamēģināt Revides? Ir jāskatās kaut kas jauns, un, protams, šis ir viens no produktiem, ko ir iespējams alternatīvi likt pretī Pictor Active vai arī kādam citam konkurenta produktam, kas ir no cita ražotāja. Rezultāts ir labs, un galvenais, vai tā ir raža un beigās eiro maciņā, kas mums sanāk. Produkts to ir spējīgs izdarīt. Noteikti, ka lietošu. Ja ne visam, tad daļai noteikti. Noteikti iesaku. Ja pat arī varbūt kaut kas nesanāk, varbūt tas tieši konkrētais gads varbūt nepaveicās, bet es neko slikti neredzu, ka noteikti iesaku arī citiem. Vismaz pamēģināt, saprast, kā tas ir. Un prezentācijas noslēgumā vēlētos atgādināt 3 svarīgākās lietas par Revides. Tam ir elastīga lietošanas deva, Revides ir rapšiem radīta formulācija, un Revides efektīvi ierobežo balto puvi un veido ražas pieaugumu jūsu saimniecībā. Liels paldies!